Sveiki, te Džordžs Reķis. Esmu Gribu dzīvot labāk dibinātājs, un es palīdzu tiem, kas vēlas piepildīt savus mērķus un ieceres, ietaupīt laiku, izveidojot veiksmes plānu, kas palīdzēs viņiem to darīt ātrāk un produktīvāk. Ja varbūt tev ir bijusi tāda situācija, kur tu gribi veikt kādas izmaiņas savā dzīvē, bet īsti nezini, kur sākt un ar ko. Varbūt tu esi jau gājusi uz kāda veiksmi savā dzīvē, bet kaut kur tu apstājies, tāpēc, ka tev pietrūk zināšanas vai līdzekļu tam. Varbūt tev bija projekts un kaut kāda iemesla dēļ tu to pamet vai tev zuda deksme par to. Un tas ir tieši tas, ko es vēlos tev dot šajā video kursa sērijā. Pirmajā video mēs apskatījām 4 jomas, kurās dzīvē izveidot mērķus un kā to vislabāk darīt. Un tev bija PDFs arī, kur tu varēji aizpildīt. Šajā video es gribu runāt par šķēršļiem, kas ir mūsu dzīvē un kā to pārvarēt. Un arī dot pašā video beigās mazu noslēpumu, kur es izmantoju, lai trenētos, lai man šie šķēršļi būtu viegli pārvarāmi. Varbūt dzirdēji pirmajā video par to, kā es stāstīju par savu dzīvi un to depresīvo punktu savā dzīvē, kur es nonācu. Un noteikti dzirdēju, ka es lietoju frāzi bagātīga dzīve. Varbūt pat to lasīju mūsu Facebook lapusē, kādā no rakstiem, ka es saku, izdzīvo bagātīgu dzīvi. Un kāds man nesen prasīja, ko tad īsti nozīmē izdzīvot bagātīgu dzīvi? Man tas bija tad, kad es nonācu šajā situācijā Anglijā pirms kādiem 9 gadiem, kad es nezināju, ko es īsti vēlos dzīvē, kad es biju apjutis par to, kur man ceļš tālāk ved manā dzīvē, kas ir tas, kā es varu būt noderīgs pasaulē, ko es varu dot. Es biju iekritis depresijā. Un kad es biju iekritis depresijā, cieta mans studijas, cieta man veselība, es nerūpējos par sevi. Un pat mans attiecības ar manu sievu bija nonākuši tik tālu, kur viņa pateica, mums kaut kas ir jāmaina. Mēs nevaram šādi vairs dzīvot. Un ar piepūlēm, ar daudz darba, es spēju tikt cauri šim depresīvajam punktam savā dzīvē. Es atradu to, ko es vēlos darīt dzīvē. Un man liekas, tas ir tieši tas, kas ir bagātīga dzīve. Tas nav, cik daudz tev ir naudas kontā, bet tas ir tieši tad, kad tu atrod mērķus un jēgu savai dzīvei, un tu to izdzīvo. Tā ir bagātīga dzīve. Un ne tikai tu to izdzīvo, bet tu noteikti gribi palīdzēt citiem to izdzīvot. Un es zinu, ka katram cilvēkam, tieši tev ir kādas spējas, ir kādas sapņi, kurus tu vēlies piepildīt, jo tu gribi dzīvot labāk. Un tas ir tas, ko es gribu dot šajā video kursā. Šie video nav priekš tiem, kas vēlas ātru veiksmi, pamosties rītdien kā miljonāri, bet tieši tie, kur saprot, ka viņa nākotne ir viņu rokās un ka viņi var to izveidot un izdzīvot. Un tas ir vislabākais, kas var būt. Bet bieži tā nenotiek. Bieži notiek pretējais. Bieži ir šķēršļi un ir situācijas, apstākļi dzīvē, cilvēki, kas aptur mūs no mūsu sapņu piepildīšanas. Kaut kas notiek dzīvē, kas aizved mūs pretēji. Nesen es biju aizbraucis līdz saviem vecākiem, kur dzīvo Ķekavā, un viņa garāžā es tur dažas lietas, kurām nav vietas šeit Rīgas dzīvoklī. Un es gribēju kaut ko atrast konkrēti, ko es meklēju, un es ieraudzīju kastus, kur bija uzrakstīt Džordža lietas. Un es pilnīgi nevarēju atcerēties. Bija mans rokraksts, bet es pilnīgi nevarēju atcerēties, kas tur ir iekšā. Un, protams, man zinātkāri pārņēma mani, un es plēsu vaļā to kastu. Man liekas, es pat viens sāns saplēsu. Jā, es esmu zinātkārs. Un es lecu iekšā, lai redzētu, kas ir šajā kastē. Un vien pēc otra es vilku ārā savus bijušos projektus. Bijušos sapņus, kurus es nebiju piepildījis. Un tur bija plāns, viens bija biznesa plāns, kur es biju izveidojis līdz pat finansālai aprēķiniem un vispārējo līdz galam par vienu biznesu Vācijā, kur mēs ar sievu gribējām vest vienu Latvijas brendu uz turieni, izveidot veikals Vācijā. Tur bija jauniešu centrs, kur es biju plānojis veidot Rīgā. Tur bija arī plāns priekš maizīšu veikalu, svaigu maizīšu veikalu Rīgas centrā. Šādi plāni, un es skatījos ar tādu smaidu, bet arī tādu
mazliet kauna varētu teikt, ka man ir šādi projekti, kurus es nepiepildīju. Un es domāju, ka katram no mums ir šādi projekti, kurus mēs atceramies savos prātās, ka mums bija idejas par kaut ko, bet mēs neesam piepildījuši. Un tas man kļuva mazliet drūmi pēc tā, ka man ir vesela kaste ar projektiem un sapņiem, kurus es neesmu piepildījis. Un es skatījos uz šiem projektiem un es atcerējos citu kaut ko. Kāpēc es nepiepildīju šos projektus? Un es atcerējos, ka pie katra nepiepildījuma man bija savs attaisnojums. Man daži attaisnojumi bija, man nav pietiekami līdzekļi, lai piepildītu šo. Pie cita man bija, citi cilvēki netic šim sapnim, šim projektam. Pie cita man bija, valstī ir pārāk sarežģīta nodokļu sistēma, lai es varētu to izveidot. Citā bija, man vecāki man nedeva pietiekami zināšanu, kā piepildīt šo sapni konkrēto. Es katrā projektā biju atradis attaisnojumu, kāpēc es to nevarētu izpildīt līdz galam. Viss šīs lietas, kāds cits, vai no apstākļi, nauda, vai pat cilvēki manā dzīvē bija vainīgi pie tā, kāpēc es nebiju piepildījis savus plānus, savus projektus. Es atradu attaisnojumus, jo tas ir vieglais, ko mēs darām, vieglākais ceļš, kur mēs ņemam. Ir atrodam attaisnojums tad, kad kļūst grūti, tad, kad mēs nonākam kādos šķēršļos, kad mēs nezinām, kas īsti te būtu jādara, ka mums nav pietiekama zināšana, kad mums nepietiek līdzekļi, kad varbūt kāds dod kritisku atsauksmi par mūsu projektu. Mēs bieži padodamies tieši no šīm lietām. Šie ir tie šķēršļi reālie, kas nostājas mūsu priekšā un kāpēc tik daudz no mums nav piepildījuši savus sapņus un nedzīvo bagātīgu dzīvi. Un tas, ko es vēlos stāstīt šodien, ir tieši tas, kā to pārvarēt. Pirms vairākiem gadiem es biju Austrālijā, un es vadīju tur konferenci jauniešiem par līderību, kā viņiem ietekmēt savu sabiedrību uz labu, un kādas prasmes viņiem vajadzīgi. Un mēs tur bijām kādas 3 vai 4 dienas, un pēdējās dienas beigās es runājos ar daudziem cilvēkiem zālē, uz kuriem es biju runājis, un viens cilvēks man pienāca klāt, un viņam bija aptuveni 30 gadi, un viņš bija ar savu mazo dēlu, un mēs iepazināmies, un viņš bija kritisks par to, ko es stāstīju. Viņš bija skeptisks, tā teiksim. Un viņš teica, George, es īsti neticu šīm lietām. Es nedomāju, ka tik viegli var pārvarēt savas lietas. Un viņš man sāk stāstīt, ka viņš ir fermeris, ka viņam ir ģimene jauna, un ka katru gadu viņam jācīnās ar ārējiem apstākļiem. Un es viņam teicu, ka es pilnīgi nesaprotu neko par kā būt fermeriem, par agrikultūru. Es pilnīgi neko nesaprotu. Man nav ne pieredze, ne zināšana par to. Bet tas, ko es zinu, ir tas, ka izmainot savu domāšanu par apstākļiem, par lietām, kas nāk pretī, tu vari nonākt pie veiksmes. Un viņš padomāja par to, un tad es viņam izteicu izaicinājumu, ka nākamajā gadā izvērtēt, kādi viņam būs tie ārējie apstākļi, kas viņam liekas, viņš nevar viņus ietekmēt. Un izdomāt jau plānu, kā tos pārvarēt. Jau pirms tie apstākļi viņam nonākuši klāt. Gadu vēlāk man bija iespēja atkal braukt uz Austrāliju, uz to pašu konferenci un atkal runāt par mazliet citādāku tēmu, bet es biju aizmirsts par šo cilvēku, kas dzīvoja otrā pusē pasaulē. Un viņš man pienāca klāt, un viņš teica, George, tu man atceries, un, protams, man atskrēja atmiņas par mūsu sarunu, es viņu vārdu neatcerējos, par ko man bija jāatvainojās. Bet tad mēs atkal sākām runāt, kā viņam iet, un viņā bija tik daudz enerģija un pozitīvismu. Un viņš bija atnācis man pateikt paldies, un es īsti neatcerējos, par ko viņš man saka paldies. Viņš teica, tu man izteici izaicinājumu, lai es mainu savu domāšanu par to, kā es redzu šķēršļus. Un tad man sāk nākt vairāk atmiņas par mūsu sarunu, un viņš stāstīja, kā katru gadu viņš zina, ka būs lietainā sezona, kur ir plūdi, kur ir taifūni, kas Austrālijā izbojā tik daudz agrikultūras. Un parasti valsts viņiem dod kaut kādu daļu no naudas atpakaļ par zaudējumiem, bet viņš bija izdomājis kaut kādā veidā, jo es zinu tik maz par šo jomu, es nespēju to izstāstīt, ja kāds domā, kā viņš to izdarīja. Viņš bija
pārmainīja savu grafiku, savu labības grafiku, un tādā veidā viņš spēja izvairīties no visbriesmīgākajiem plūdiem. Tanī gadā, kas tur bija. Bija daži mazāk, bet viņš spēja ietaupīt tik daudz, un viņš bija nopelnījis pat trešdaļu vairāk nekā viņš bija iepriekšējos gados. Un ar to naudu viņi ar sievu bija aizbraukuši uz 3 mēnešiem mācīt aborigēnu skolā angļu valodu. Un priekš manis, es, protams, varēju tikai smaidīt, jo citreiz ir tā, ka es stāstu tik daudz cilvēkiem par veiksmes formulām, un ir tik maz iespēja redzēt, kā cilvēki to izdzīvo, jo katrs no mums aiziet savu ceļu, bet šis bija reāls piemērs, ka tas, par ko mēs runājam, ka mūsu domāšana, tas, kā mēs uztveram dzīvi, ja mēs satveram savus mērķus, tad mēs varam pārvarēt jebko. Jo realitātē veiksmīgi cilvēki ir tieši tie, kas sastopās ar visvairāk šķēršļiem, jo viņi kaut ko dara. Viņi iet uz saviem mērķiem. Tie, kas iet uz saviem mērķiem, vienmēr sastapsies ar šķēršļiem. Šis video nav par to, kā izvairīties no šķēršļiem. Tas ir par to, ka veiksmīgi cilvēki, tad, kad viņi sastopās ar saviem šķēršļiem, viņiem jau ir plāns, vai viņi tad izdomā, kā pārvarēt viņus vienkāršā veidā. Nevis atrast attaisnojums, bet kā pārvarēt. Un tur ir tas noslēpums. Tur ir tas vienkāršais noslēpums, ka tā ir domāšana. Tas ir veiksme, ir mūsu domāšana. Tas, kā mēs uztveram problēmas savā dzīvē. Priekš manis es esmu sasniedzis kopš tās kastes, kuras redzēju savas neveiksmes. Protams, es esmu sasniedzis daudz savus projektus, izpildījis un piedalījies tik daudz lietās un saticis tik daudz cilvēkus. Man dzīve ir bagātīga. Un es to darīju tikai tad, kad es sapratu šo mazo noslēpumu, ka mana veiksme pieder man. To nevar ietekmēt ne saule, ne lietas, ne to, kas man nav bijis dzīvē, vai to, kāda mūsu valsts ir, ka tas pieder man. Un veiksmīgi cilvēki, kurus mēs redzam sabiedrībā, tie ir tieši tie cilvēki, kas ir sapratuši šo pašu. Ka veiksme ir mūsu. Neviens cits nevar to ietekmēt. Un kad nāk šķēršļi, tad viņi to pārvar. Cilvēki netic tavam projektam, izdomā, kā pārveidot savu prezentāciju priekš šiem cilvēkiem, vai mazliet izmaina savus mērķus, vai atrod citus cilvēkus, kas noticēs. Turpina ar to. Tev nepietiek līdzekļu, skaties, kas var būt biznesa eņģeļi, skaties, ko banka tev var dot, skaties, kā varbūt kāds radinieks var ieguldīt. Meklē iespējas, kā tam tikt pāri. Tev nav pietiekama zināšana. Aizej uz YouTube. Tur ir video par visām sfērām dzīvē, kā to darīt un kā to sasniegt. Kādas prasmes var iegūt. Tāpat ir tik daudz skolu un tik daudz kursi un studijas. Varbūt tev nevajag to papīru, varbūt tev viens kurs palīdzēs iedot to zināšanas. Tāpat ir tik daudz literatūra par to. Nepadodies tanī mirklī, kad tu sasniedz šķērsli, bet pārvar to. Un ja tu esi gatava dzīvot savu dzīvi, pildīt ar sapņiem, izdzīvojot sapņus, tad sāc ar šo, kad šajā e-pastā, kur šis video bija, ir PDF forma, kur es pievienoju arī šim video. Un šajā PDF formā es tev prasu uzrakstīt 3 lielākos šķēršļus, kas tev ir pašlaik tavā dzīvē, kas tev traucēs sasniegt bagātīgu dzīvi, izdzīvot bagātīgu dzīvi. Un, kad tu uzraksti šīs lietas, blakus ir arī vieta, kur uzrakstīt tavas trakākās idejas, uzreiz kādas tev nāk prātā, kā tu vari pārvarēt šos te šķēršļus. Bet nevienā mirklī neliec, kur ir attaisnojums. Liec, kādi ir šķēršļi. Man nav pietiekami līdzekļi, man nav pietiekami laika, man nav pietiekami atbalsts. Un uzrakst savas trakākās idejas. Es kreatīvs. Neviens cits neskatās uz tavām formām, es ceru. Un tāpēc tu vari būt brīva, lai uzrakstītu tās lietas, kas tev ienāk prātā. Mans trakākās idejas, man liekas, ja es atskatos 5 gadus atpakaļ un domāju, tagad Facebookā vai kaut kur citur cilvēki redzēs manu seju un es runāšu video, man tas liekas traki. Kā tas var būt? Bet šeit es esmu. Un ejot tam cauri, man ir bijis iespēja uzaudzēt savu pārliecību par sevi un piepildīt tik daudz sapņus savā dzīvē. Sāc ar šiem šķēršļiem šajā PDF. Šī video beigās es arī vēlos tev dot tagad mazu noslēpumu, kā es katru dienu jau sagatavojos priekš šķēršļiem. Un to es saucu par spēku stundu. Varbūt tai nav jābūt stundai tavā dzīvē, bet tas ir laiks katru dienu, kad tu pavadi kādu laiku
pozicionējot savu prātu, savu domāšanu. Tas ir kā iet uz sporta zāli priekš savu prāta. Un tas, ko es daru, šis ir tikai piemērs, tu to vari darīt jebkurā laikā, kas ir piemērots tev. Es vienmēr iesaku no rīta, jo tad, man liekas, cilvēki ir svaigi, pamodušies, un es esmu cilvēks, kas mostās ļoti agri, tāpēc man patīk no rīta jau daudz lietas izdarīt, ka man vakar ir daudz brīvāk, citiem patīk vairāk ir arī enerģijas vakaros, kad tev tas sanāk vislabāk, to dari. Priekš manis tas ir rīts, es pamostos un mans rituāls ir šāds, kad es nokārtoju dažas vajadzības, kādas man ir, un tad es eju skriet. Priekš manis es eju skriet un staigāt kopā tāds domāšanas laiks. Un kamēr es eju un staigāju, kamēr es eju un skrienu, man prātā jau nāk vizualizācija. Un tas ir ļoti spēcīgi, ka mēs domājam par saviem šķēršļiem un par saviem plāniem. Ka man jau nāk vizualizācija par situācijām šodien, kādas būs. Teiksim, šodien es nācu filmēt, un šorīt skrienot, es jau vizualizēju, kas ir manā prātā, kā izskatīsies šie video, kā es izskatīšos, kā cilvēki redzēs jau šo video, kā es sadarbošos ar fotogrāfu, kas man palīdz ar studiju un visu pārējo. Es jau vizualizēju tās lietas savā prātā. Un, kad mēs darām to, tad šķēršļi jau ir pārvarēti. Pusi no viņiem vismaz es teiktu. Jo šķēršļi ir kaut kas negaidīts, kas var notikt. Un šeit jau ejot no rīta un domājot par savu ikdienu, es jau vizualizēju tās lietas, kas var notikt ar mani, kas var būt kā pārsteigumi. Un kā es tam jau tiktu pāri. Kad es atnāku mājās, tas ir kaut kur 20 minūtes, 30 minūtes, es esmu ārā, man ir vēl daži vingrinājumi, kurus es daru, jo es gribu rūpēties par sevi arī. Un tad ir laiks gan dušai, gan brokastīm. Un pēc brokastīm es pavadu aptuveni 10 minūtes, 5 minūtes, vizualizējot savu dzīves 4 jomas. Atcerieties tās no iepriekšējā video. Tās bija nodarbošanās, dzīves stils, veselība un ienākumi. Un es vizualizēju visus savus mērķus tagadnes formā, ka es jau viņus izdzīvoju. Un kad es pavadu laiku savā prātā vizualizējot šīs lietas, tās iekļūst manā zemapziņā, tās iekļūst manā atmiņā, un tas ir kaut kas, kur mans ķermenis, viss mana būtība jau ir definēta, ka es iešu uz šiem mērķiem. Tātad pavadot šo te spēka stundu katru rītu, es jau izveidoju to, ka mana diena būs veiksmīga, ka jebkas, kas stāvēs manā ceļā, es to pārvarēšu. Un tu to vari sākt jau šodien. Neatliec līdz rītdienai, sāc jau šodien. Aizpild to PDF arī šodien, negaidi līdz rītdienai. Uzraksti jau šķēršļus, kas tev ir tavā dzīvē un kā tu tos vari pārvarēt. Visstrakākās idejas. Un ja tev pietrūkst ideja, ej mūsu Facebook lapusē, uzrakst komentu vai tieši konkrēti tu vari mums nosūtīt jautājumu, kādas idejas varētu būt arī man priekš tevis, kā pārvarēt šos šķēršļus. Daži ieteikumi. Un tas ir tas, ko veiksmīgi cilvēki dara. Viņi saprot, ka ne ārējie apstākļi, ne citi cilvēki, ne līdzekļi, nekas nespēja viņus novest prom no viņa mērķa, kad viņa mērķis ir viņa binoklī. Ja viņi skatās tikai uz savu mērķi, nekas cits nestāv viņiem priekšā. Un tāpēc ir jāpavada šī spēka stunda katru dienu. Varbūt tās ir 30 minūtes, varbūt 20, bet pavada to laiku, kad ir kaut kāda rituāla katru dienu, kad tu uzliec savu binokli un tu skaties tikai uz saviem mērķiem. Jo tas tavam prātam dod tik daudz ziņas, uz ko koncentrēties. Tas ir tas, kas ir veiksmīgi cilvēki. Es ticu, ka tavas spējas, ka tavi sapņi ir kaut kas reāls, tie nav mīti, tas ir kaut kas, ko tu vari piepildīt jau tagad. Ka tas nav tikai kaut kas, par ko var runāt, ka nākotnē, jā, tas būs, izmanto to jau šodien, vizualizē to savā prātā. Nākamajā video es stāstīšu par to, kas ir 5 soļi, kas ir nepieciešami jebkurā veiksmes plānā un kā tev to sastādīt. Un es arī došu nākamajā video lielisku iespēju, kā jau izveidot savu veiksmes plānu līdz galam un sākt to piepildīt jau tagad. Līdz tam sapņo un izdzīvo bagātīgu dzīvi.